Šodien tēmā muļķības no sevis es vairs nepieņemšu. Es pieaicināju savu bērnības asistentu, lai parunātu par to, vai bērni ir vainīgi pie vecāku šķiršanās. Daļa cilvēku, protams, man teiks, nē, tās ir muļķības, kā bērni var būt vainīgi pie vecāku šķiršanās. Bet tomēr ir mums iekšā tāds psiholoģisks tāds kā instinkts uzņemties vainu par kaut ko, pie kā mēs neesam vainīgi, ar mērķi dot sev ilūziju, ka mums tomēr ir bijusi kontrole šajā situācijā. Jo, ja mēs sakām, es esmu vainīgs, tas nozīmē, ka es varēju tur kaut ko darīt. Man bija kaut kāda kontrolas izjūta. Pat ja tā nav patiesa. Un mēs uzņemamies šo vainu, jo mums negribās atzīt un pieņemt savu nevarību un bezspēcību attiecīgajā situācijā. Arī nožēl, ka kaut mums ļoti būtu gribējies kaut ko tur mainīt un darīt lietas labā, mēs to nebijām spējīgi darīt. Tad šis video ir veltīts cilvēkiem, kuru vecāki ir šķīrušies, un zemapziņas kaut kādā stūrītī mīt šī doma, ka varbūt es kā bērns biju vainīgs pie vecāku šķiršanās. Tad pirmkārt, bērni prasa daudz resursus un rūpes, jā, ir diezgan grūti, bet rūpes par bērnu var tikai satuvināt jau tūs cilvēkus vai attālināt jau atsvešinājušos pāri. Bērni vispār varētu būt tīri otrādi iemesls, kāpēc cilvēki paliek kopā, piecieš viens otru, līdz bērni izaug. Tātad, ar šķiršanos tas pilnīgi pretēji. Bērns varētu būt iemesls, kāpēc vēl nešķirties. Šķiršanās ir tikai un vienīgi pašu pieaugušo lēmums. Un vecāku šķiršanās sakņojas tikai un vienīgi viņu abu saskaņā, sadarībā, attiecību kvalitātē, attiecību uzturēšanas un veidošanas spējās, kas nav saistīts ar bērniem itin nemaz. Bērni tur nevar ne kaut ko sabojāt, ne arī saglābt. Cik vienīgais, līdzīgi kā mēdz teikt, kā nauda redz izvelk ārā cilvēku īsto dabu, tad arī šīs slodzes, kas rodas radot un rūpējoties par bērniem, arī var būt līdzīgi kā nauda, ja, ka arī izvelk ārā tur kaut kādu īstās dabas aspektu. Piemēram, manā ģimenē arī vecāki izšķīrās apmēram, kad man bija kādi 3 gadiņi, un mani vecāki nebija vienkārši saderīgi. Un mēs bērni, protams, radījām tā kā stresiņu papildus slodzīti, bet galīgi nebijām pie vainas tajā, ka vecāki izšķīrās, jo viņiem vajadzēja pavisam citādāk rakstura partneri sev līdzās. Tā kā šķiršanās īstenībā bija tāda vairākā svētība, jo kopā esot pieciešot situāciju, viņi būtu bijuši daudzreiz nelaimīgāki. Bet tā kā vecāku šķiršanās bērniem ir ļoti liela trauma, tad ir viņiem šis instinkts domāt, prātot, kā es būtu kaut ko varējis izdarīt citādāk, lai vecāki paliktu kopā, ka varbūt tā ir kaut kāda mana vaina, kaut ko es ne tā izdarīju, vai būtu varējis kaut ko saglābt, vai atrisināt tādas nerealistiskas domas, maisās pa galvu, bet galvenais ir saprast, ka jā, šīs domas un vēlme uzņemties atbildību par vecāku šķiršanos ir tikai tāds mēģinājums tikt galā ar šo traumu un tāda iekšēja cerība no bērnības laikiem, ka tu būtu varējis kaut kā palīdzēt tomēr vecākiem noturēties kopā. Bet paskaties arī, ja tev ir vecāki šķīrušies, paskaties tā realistiski, cik tiešām viņi bija sadarīgi, vai nav tomēr tiešām labāk, ka viņi izšķīrās, jo šķiršanās vienmēr ir ar kaut kādu iemeslu. Nav tā tikai, kā cilvēki izdomā, šodien man ir garstāvoklis izšķirties. Tā tas nenotiek. Tā kā, jā, paskaties, vai arī varbūt taviem vecākiem šķiršanās bija svētība, un tad to varēs arī vieglāk pieņemt to un varbūt atrisināt, ja šī šķiršanās vēl joprojām ir saglabājusies tev kā trauma, tad atrisināt šo traumu beidzot.